Nu ko, dodos jaunos piedzīvojumos. Salīdzinu man roku. Perfekta diena, lai apmeldītos. Un tieši sāk lietas arī līdz pie viena. Salūza. Nu, bāc. Tagad jāmēģina atkal nometni atrast. Gar muguru pēcēju jau sūdā. Drons ielidoja zaros un nokrita. 2 gada laiki ir man aiz muguras. Pirmkārt, es gribētu teikt milzīgi paldies visiem, kas skatījās iepriekšējā video. Tik daudz pozitīva reakcija. Es vienkārši nebiju gaidījis, godīgi sakot. Vairāk kā 16,000 skatījums, 1200 laiki, kaut 850 subscriberi. Daudz labi vārdi. Kā paldies liels. Braucu uz savu nosprausto galamērķi. Tālāk braucu, jo mazāk paliek sliedes no citiem braukušajiem. Skatāmies, kā tur būs. Nu jā, zonas šeit nav vispār. Tas nav pārāk forši. Vienīgais, ar ko es šobrīd te operēju, ir LVM Geo aplikācija. Jo vispārējais te ir apstājies jau. Es apstājos, es tur vienkārši pēdas, kur kāds ir jau nācis no mežā ārā. Rihards ieteica padarīt kaut ko naktī. Un tā ir ļoti laba doma. Mēs tagad nesen biju ar vīriem pārgājienā pa nakti. Mēs izslēdzām lukturs un vienkārši gājām. Un beigās vispār mums tur aizsēja acis ciet. Un tad mēs gājām garā šņurē cauri mežam, cauri brikšņiem pa nakti. Fantastiska pieredze. Dūda rakstīja, ka varētu pamēģināt Dakotas ugunskura. Un to varētu grēts pamēģināt. Izrokt caurumu vienā galā, zemē, tad otrā galā. Un tad ir tā gaisa padeva. Viņš tur labi deg, nav daudz dūmi. Var uzlikt katliņu un sildīt kaut kādu ēdienu. Vienīgi tas, ka tur grūti pašam sildīties. Tas bija piedāvājums izmēģināt slietenī gulēt. Tā kā Andrai būs jāizmēģina. Vēl bija jautājums par orientēšanos. Tas ir ļoti labs jautājums. Par to ir ļoti labi jāpadomā. Tā, piemēram, kā var zināt, kur tu esi vispār? Tāpēc es esmu šeit, kur nav zona. LVM Geo karta. Bezsaistes režīmā nokačāt. Pagaidām viss strādā. Ar vienu mednieku. Viņš teica, kad te pa pilnam ir visādi zvēri, sākot ar visiem stirnām, briežiem, āpšiem, vilki, lapses. Viss pilns kombo, te ir. Pavisam svaigas pēdas. Es teiktu, tā ir stirna. Varbūt viņi kaut kur tepat ir, ļoti svaigas pēdas. Tīks tāds pēdas milzīgs. Salīdzinu man roku. Opa! Aiziet. Jāpaņem mazi pauzīt. Jāpaceļ drons. No mežai. Un vienkārši viss liekas pilnīgi vienāds. Perfekta diena, lai apmeldītos. Saules nav, tāda orientiera nav, vēja nav, skaņas vispār nekādas nav. Pilnīgs klusums.
Jāliek tas somas pleciem un ies tālāk. Vairāk no jums rakstīja arī, kad daba nomierina. Tāda meditatīva pieredze. Es noteikti pievienojos. Bija tādi pētījumi, ka būtiski samazina stresu. Stresa līmeni, tā kā ir kaut kāds stresains laiks dzīvē. Tad iesaku doties mežā. Jūs nedaudz siltāks palicis. Viss tas sniegs tāds beigi mitrais. Bērza tāsīti tāda reāli stāvoši. Tas ir labi, bet galīgi satrūdējis jau. Bērzi un eglis. Kopā vispār labi sadzīvojot. Jo viens no viņiem, bērs laikam, iet dziļumā un eglē no virskārtas paņem. Arī jau ūdeni galvenokārt. Otrs pumpē no dziļumiem. Tā ir labi viens otram blakus dzīvo. Bērs daudz ātrāk nokrīt un rada augsni citiem kokiem. Es tā kā vietu atradu šeit, kaut kur ir tāda vieta būs. Vienīgais, kas man šobrīd nepatīk, kad ir vispār nav zona. Es pamēģināšu paiet kaut kur uz ceļu, kur es biju sākumā. Varbūt tur būs zona. Kamēr ķeru zonu, tikmēr te vēl ir pēdes. Es nezinu, cik labi var redzēt, bet te ir āļņu pēda, ja. Re, kur ir priekšējā. Tad ir 2 punkti aizmugurē. Milzīga. Un kaut kas tā kā drusku krakšķi un tā kā liekas, ka viņas kaut kur tur netālu ir, tā kā. Bet es neredzu. Labi, tuņi būs tumšā drīz, tā kā iešu pamēģināt atrast zonu. Tā, viena strīpiņa. Ok, forši, mēs arī esam mežā. Superīgi. Juhu, sieva ir sazvanīta. Tiklīdz es aizēju no tās vietiņas, kuras tikko zvanīja. Tas zonas nav. Varētu aizsūtīt vakarā ziņu, ka visi ir okidoki. Būs jātaisa nakts ekspedīcija. Noņem somu no pleciem. Tik viegli paliek. Liekas, ka es pacelšos gaisā. Likās, ka šī ir tā vieta, kur es biju iepriekš, ja? Bet te nav vispār manu pēdu. Saula riet pēc kādām 2 stundām ātrāk. Līdz ar to šim kaut ko vienkāršāk sataisīs. Es domāju, darīs tā. Gulojas uz zemes. Un smūk tādu maz ugunskuriņu. Sataisīsim. Un būs labi. Tad vakarā jāiet nakts ekspedīcijā zonas meklējumos. Un pēc tam neaizmirst atpakaļ ceļu. Šitā. Tur būs uģītis. Labs, man vajag te kaut kādus kokus. Šitas kociņš nebija tas izturīgākais. Ņemsim citu. Cik viņš labs ir vidū. Pasavas apkārt ir ļoti slapš.
Kārt ir riktīgi slāpjais variants. Pirmais uzmetums ir gatavs. Viņi būtu beigi labi nostiept, kaut kā šādi varbūt. Kaut ko esmu sataisījis. Un tieši šāk lietas arī līdz pie viena. Te būtu labi palaist uguni. Sākt vārīt. Tos mēs varēsim izmantot. Te var redzēt tā kā slapjumu. Te ir savs. Tas sniegs viņš paspēja sabojāt. Nu i tādi. So. No zemē nokritis līdz ar to. Varētu būt salīdzinoši savs. Šis tāds savs liekas. Šo te galīgi. Ko uguni uztaisīt, bet es nevaru atrast. Es taču nebūtu aizmirsis. Bācis man nav nekur, ne? Te nav. Te arī nav. Atradu. Es laikam šoreiz izmantoju spirta tableti. Aiziet vatīt. Dedz tik augšā draudziņa.
ūdens. Uz zupas paka. Viss tā. Mēs mums vārīšanas drusku apcepsim. Uguns garša. Bez jokiem. Stundiņu jāpavāra laikam. Es gribēju tagad ātri atrast tādu koku, kur es varētu mēģināt karināt katliņu. Viņš varētu būt pietiekami arī nedegošs un izturīgs. Viņš nav pārāk salūza. Nu, bāc. Šitas gan bija galīgi švakulis kaut kāds. Tādu švakuli līdz zupai netiks. Dublis numurs 2. Būs labs. Pipari un lauru lapa. Sīpolu. Burkānus. Mājās bija tikai šādi mazie. Mana versija par rīvētiem burkāniem. Un vēl kartupeļi. Kartupeļi arī ir gatavi. Viss ir gatavs. Pēc kartupeļi. Sīpoli un burkāni. Vairāk jau izskatās, ka būs tāds sautējums. Jāskatās, vai kartupeļi būs izvārījušies. Tas arī ir pēdējais posms. Gatavs. Ļoti garšīga zupa. Nu, vienkārši reāli ugunskura garša. Bija ļoti, ļoti laba zupa. Ekscelenti. Viss, pēdējā bļodiņa aiziet. Ļoti labi. Plāns izkausēt sniegu. Lai ir silts ūdens, ar ko izmazgāt katliņu. Sniegu var arī vārīt un lietot uzturā. Bet, baigi maz tā sniega ir šeit. Es tagad došos nakts pārgājienā, ziņot ģimenei, ka ar mani viss ir kārtībā. Slēdzam iekšā uguņus. Man ir jāiet gar grāvīti līdz pat ceļam. Tāpēc ceļu uz priekšu līdz tam punktam, kur bija zona. Varētu būt spocīgi tajā brīdī, kad atspīd acis pretī. Tas paliek tā interesantāk droši vien.
Jā. Čau, es atnācu uz vietu, kur man ir zona. Thank you. Kā tad ir? Ok, ziņa nodota. Tagad jāmēģina atkal nometni atrast. Skatīsimies, kur tā nometne ir. Jej! Nometne ir atrasta. Un palikus lietas jākamašīnā. Tagad tur ir vairāk vietas iekšā. Ārā līst lietus. Ugunskurs ir nodzis. Kāds ir šodienas guļamais komplekts. Man šāds tā bivīmais ārkārtas gadījumiem vairāk domāts it kā ziemas matracis. Bivīmais vēl iekšā. Tagad guļamais. Šo guļamais. Bum. Gulti ir gatavs, teiktu. Nu, būs jau kā. Ir tā, ka viss ir kapitāli slapš. Es atradu savus guļamās drēbes. Spilvens. Slāpošanas maska. Biezās merino vilnas zaķis. Merino vilnas džempītis. Merino vilnas bikses. Zābaki. Yes! Gar muguru tecēju jau sūdē ārprāts. Labrīt! Nakts bija, teiksim tā, interesanti. Viss ir pilnīgi slapš. Brokasts varētu mēģināt maksimāli vienkārši kaut ko izdomāt. Ir tā, ka ugunskura kurināt šobrīd negribēs. Bet es pamēģināt arī īstenībā vienu metodi, kur uzsildīt ūdeni tīri ar spirta tabletēm. Galvenokārt kafija, putrā, kurā ir auzu pārslas, pāris ēdamkarotes samaltas pārslas, lai būtu tādas stumīgākas, sagrieztas aprikozes, melnā šokolāde gabaliņš drumstalots un kas jau tur bija? Kāda. Un brūnais cukurs. Es ņemšu 2 spirta tabletes, uzsildīt ūdeni. Cik ātri ies, to es nezinu, nekad neesmu darījis, bet zinu, kad ir tāds spirta tablešu mazas izliekamas, tā kā krāsniņas, tā kā, kaut kādā ziņā to var izdarīt. Kā jums liekas, man uzvārīsies vispār ūdens ir? Uzliksim vāciņu. Jautājums, vai man lija nojumē vai nelija? Vienkārši katliņā ir ūdens. Salīs. Ar vāciņu katliņš bija, pieminēšu. Es tagad skatos, kāds man miegs bija. Es kaut kā iekārtojos un iekritu deep miegā. Tad es ar 2 biju augšā kādu laiku. Gāju uz tualeti. Tas bija super nepatīkams pasākums. Pēc tam es īstenībā esmu diezgan labi gulējis. Vienkārši nogulējis. Sleep score 81, kurš skatās high. Lai tā būtu. Jā. Ūdens ir uzvārījies salīdzinoši ātri vispār. Uzliksim šeit pagaidām šķīvīti. Pieņem lēmumu. Pielikt to vienu spirta tableti. Drusku pa vēlu es pieņēmu to lēmumu. Kā sildīties? Putra ir perfekti. Vārās? Vārās viss. Jāgaida. Man patīk šā kafija, ka viņa nav tāda skāba. Skābas kafijas negaršā. Vakar notika tāda lieta. Drons ielidoja zaros un nokrita. Viņš tik traumēts. Šitiem spārniņiem tas oranžais galiņš ir norauts. Jo man vienreiz jau viņš ielidoja kokos un tā nolūza viens propellers. Bet man bija DJI Refresh
garantija, man bez maksas vienkārši samainīja. Man izstāsta, ka šeit tiks galā vienkārši samainīt šito spārniņu. Super spārniņš ir samainīts. Misija salabot dronu ir izdevusies. Labi, kafija būs izdzerta. Jāsāk vākt nometni. Viss ir diezgan slapšs. Pēc iespējas ātrāk gribās novākties un doties tālāk. Vāc nometni. Šoreiz galīgi negāja tā kā plānots. Labi, ka viss ir beidzies diezgan labi. Es esmu izgulējies tāpatās par spīti visam. Ok, esmu viss sakrāmējis. Dodamies tālāk. Man aiz muguras paliek nometnes vieta. Sniegs, kas bija vakardien, faktiski izkusis. Un, tā varētu teikt, ka es eju pa kādu citu taku. Šī nav tā taka, kas bija vakar sniegota. 2 gada laiki ir man aiz muguras. Tiešām pudeles jānomet ir. Mašīnā ir klāt. Paldies visiem, kas līdz šim noskatījās. Es ceru, ka bija interesanti. Jā, uzrakst kādu komentāru. Piesako kanālam. Būs vēl kāda jauna video arī pēc šī. Tiekamies nākamajos video.